No 15. līdz 16. oktobrim NATO sadarbībā ar Latvijas aizsardzības ministriju Rīgā organizē ikgadējo NATO resursu politikas konferenci, kuru pulcē vairāk kā 150 dalībniekus no NATO institūcijām un dalību valstīm. This conference comes at a very important period in the alliance's history. As NATO moves from a campaign to contingent posture, it is faced with a dual challenge. It must maintain the capabilities developed through extensive operational experience and at the same time respond to the requirement for greater preparedness and responsiveness, as set out at the Wales Summit Readiness Action Plan. The Readiness Action Plan is a central initiative to improve the alliance's readiness and responsiveness and make it more credible and relevant in the coming years. The ability to deliver what was agreed at the Wales Summit and what we will agree at the Warsaw Summit in 2016 will be our main focus for the foreseeable future. Konferencē diskutē par mūsdienu strateģisko drošības vidi, NATO kopējo militāro spēju attīstību un finansēšanu. Tāpat konferences laikā tiek pārspriesta NATO gatavības rīcības plāna Readiness Action Plan finansēšana, Wales Summit lēmumu īstenošanu, dalību valstu aizsardzības budžetu palielināšanu, kā arī gatavošanos 2016. gada Varšavas samitam. Political decisions versus resources. We have some observation showing us there is no connectivity between higher level strategic political decisions and the reality of agreed resources policy. So how to get this connectivity working? Common funding principles. Do you know, and probably yes, that common funding system, I mean principles and rules, work sufficiently in practical terms? We are not convinced. So should we still follow the current basis principles and rely on current system? Or we should rather look for adopting new policies and new policies in a credible and unfailing manner? Should this revision also be spread over NATO's decision-making process? Affordability and eligibility. Ladies and gentlemen, declaring eligibility and affordability doesn't mean the luxury of additional funding. Nations declaring eligibility, mostly thinking about how to finance them within set ceilings. Konferencē uzstājās arī aizsardzības ministrijas politikas direktors, valsts sekretāra vietnieks Jānis Karlsbergs. Pirmkārt, šī ir neformāla konference. Šajā konferencē kā konferencē neko nelēma. Viņā pārunā jautājums. Un pats galvenais jautājums, kas patreiz vieno visas resursu tēmas, ir Wales samitā pieņemtie lēmumi, gatavības plāns pirmkārt. Un gatavošanās nākošajai galotņu tikšanās, kas notiks Varšavā šī gada vasarā. Attiecīgi tiek izvērtēti, kas ir veikts šī NATO gatavības plāna ietvaros. Atgādināšu, ka tas ir plāns, kas runā arī par Baltijas valstu aizsardzību, kā sokās. Attiecīgi vai ir pietiekoši finansējums, kur ir aizķeršanās un kas pietrūks, lai mēs ietu tālāk uz priekšu un gatavotu tos lēmumus priekš Varšavas samita, kuri, protams, atkal nebūs par velti. Konferencē piedalās arī Latvijas militārā pārstāvja NATO štāba virsnieks pulkveža leitnants Kaspars Danovskis. Šī ir konference, kas notiekās katru gadu. Viņu organizē strateģiskais transformācijas štābs. Un šī nozīmīgums ir, kad sanāk NATO struktūras kopā, strateģiskie štābi, NATO štābs, gan militārais gals, gan arī politiskie cilvēki. Šeit ir daudz mani kolēģi no NATO štāba resursiem.
kā arī politiskie gala cilvēki, kas piedalās šeit. Tad sanāk šīs struktūras kopā un diskutē par aktuāliem resursu jautājumiem. Un šobrīd, teiksim, aktuālākais jautājums, protams, ir mūsu izaicinājums, kas ir austrumos, un arī izaicinājums dienvidos. Un mēs skatāmies, kas ir noticis starp diviem samitiem, starp Velsas un Varsavas samitu, un tieši resursu kontekstā. Kādā veidā mēs, resursu cilvēki, varam atbalstīt politiski militāros pieņemtus lēmumus, konsultēties savā starpā un skatīties, kā šos lēmumus savu resursu prizmu mēs varam īstenot pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas precīzāk. Ikgadējā NATO resursu politikas konference Rīgā norisināsies 2 dienas, no 15. līdz 16. oktobrim. Kas tu esi? Ko tu vari? Kas tu būsi rīt?